Ak, sveiki! Es jūs nepamanīju. Apsēdieties, apsēdieties, man jums ir kāds stāsts. Tas ir par gudru mazu zaķi, tādu kā es, un lielu, izsalkušu vilku. Gatavi? Aiziet! Vienu augstu vakaru vilks vārdā Grizls nolēma, ka viņam ir apnikušas ogas un atlikumi. Šovakar viņš teica, es noķeršu to zaķi, Brindli, un mielošos. Brindlis, gudrais zaķis, jau bija pamanījis, ka vilks tuvojas, protams, ka bija. Zaķi taču ir gudri. Kad Grizls uzsauca, aka, mazais zaķi, nāc ar mani uz dzīrēm, Brindlis saprata, ka kaut kas nav kārtībā. Un ko viņš darīja? Viņš viņu apmānīja. Brindlis atbildēja, es tikai paņemšu savu labāko mēteli, bet patiesībā viņš izraka tuneli aiz vilka un aizlavījās projām. Grizls dzinās Brindlim pakaļ pa visu mežu. Pāri pļavām, gar upēm un pat kalnā augšup. Bet katru reizi, kad Grizls domāja, ka viņam zaķis ir rokā, Brindlis aizbēga. Tā tas ir, kad dzenies pakaļ zaķim, mēs esam veikli. Beidzot Grizls panāca Brindli pie aizsaluša dīķa. Nabaga Brindlis izskatījās iesprostots, stāvot uz ledus. Bet vai viņš bija satraucies? Ak, nē! Viņam jau bija plāns. Brindlis teica, pirms tu mani apēd, Grizl, vai tu negribi redzēt manu slaveno deju uz ledus? Visi saka, ka tā ir labākā. Vilkiem, viņi nespēja atturēties no iespējas izrādīties. Grizls uzkāpa uz ledus, lai mēģinātu arī dejot, bet zini, kas notika? Šļakst! Tieši dīķī. Brindlis uzsauca, uzmanies, Grizl. Dejošana uz ledus nav domāta visiem. Un tā vienkārši Brindlis aizskrēja projām drošībā. Un kāda tad ir mācība? Dažreiz prāts pārspēj spēku un gudrība, tā var tevi izglābt. Tagad, ja mani atvainosiet, man pašam jāizmēģina sava deja uz ledus. Un tas, mani draugi, ir stāsts par zaķi un vilku.